Yes, I have given this a thought, of course, the digitalization of the learning process. I have some, first of all, I have one critical remark, in the sense that I come from a country, I come from Denmark, where we have the biggest coverage of new technologies in schools. Man ir dažas piezīmes, diezgan kritiskas piezīmes par digitāliem mācību materiāliem un digitalizāciju kā tādu. Pirmkārt, es nāku no valsts, kur ir digitalizācija ļoti attīstīta, tā ir Dānija. 94% of the learners in schools between 5th and 9th grade have a computer now. 94%. Tad Dānijā 94% 5. līdz 12. klases skolēniem ir datori. Yeah, either an iPad or laptop. Jā, vai no plekdators vai iPads. And you may ask them, oh, they must be happy. Well, they are, of course. The learners, the children are happy because then now they can play their games also in the school. Protams, jūs varat uzdot jautājumu, tagad viņi ir laimīgi, viņi var vēl spēlēt spēles. They also should use them as a learning tool, of course. That was the plan when they got all these good materials. The problem is not the learners. The problems comes from the teachers. Tātad problēma ir ne jau skolēnos. Problēma ir ar skolotājiem. Why? Because the teachers have not learned, when they were a teacher training college, they have not learned how to integrate digital materials into the learning process. Problēma tātad ir tāda, kad skolotāji mācījās universitātēs, pedagoģiskajās programmās, viņiem netika mācīts, kā tad izmantot tehnoloģijas mācību procesā. So how should they know how to do this? That's clear. It's not enough just to buy some hardware and put them in schools, because the only thing they will achieve is that the children will play with it as they play at home with games, or they go into the internet and so on. Tad problēma nav jau iegādāties kādas ierīces, bet problēma ir, kā izmantot ierīces. Jo skolēni tās izmantos tieši tāpatās, kā viņi tās izmantos mājās. The European Union, some people in Brussels at least, think that digitalization is the paradise of learning. Tad Eiropas komisijā Briselē ierēģi domā, ka digitalizācija tā ir sava veida paradīze. One example, I have some example I would like to explain. One example is that they granted, I don't know how many billion euro, to the Slovak Republic some years ago, so that all schools in the Slovak Republic now have a whiteboard. Not A, but all classes. Tātad es vēlētos minēt dažus piemērus. Prebenš pēc konkrēti nevar nosaukt, cik miljonus ieguva Slovākija, bet Slovākijā katrā klasē tika iepirkts pa baltajai tāfelē, interaktīvai tāfelē. And if you visit the Slovak Republic and you find one teacher who can use it in school, please tell me where he is. Pārtulkoši tomēr, ja jūs dodaties uz Slovākiju un redzat kādā klasē skolotāju, kurš tomēr strādā ar interaktīvo tāfeli, tad lūdzu paziņojiet to Prebenam. So that's one example of European Union supporting the digitalization in Europe. Another one is the fact that Brussels has supported a website called European Schoolnet. Maybe you know it, you can find it. European Schoolnet is the name. Otrs piemērs ir European Schoolnet programma. Noteikti arī esat dzirdējuši un varat atrast internetā šo saiti. There they have given access for free to teachers all over Europe to find so-called learning objects. Tātad šeit tik viens Eiropas skolotājs var atrast bezmaksas mācību materiālu. Which are, I don't know if you know the concept, it means a digital application. Sometimes it's 10 minutes, sometimes it's 5 minutes, to be used in different subjects. One example to make it clear. Jā, tātad šeit var atrast dažādu veidu materiālus, tie var būt 5 minūšu garumā, 10 minūšu garumā.
For example, the one they are very proud of is an application where the learner can see how the heart is working as a pump, right? A pump, right? So that, which is a very nice feature, of course. The problem is nobody are using these learning objects. 140,000 are lying waiting around. Why don't you use them? Problēma jau ir tā, ka Prebens minēja ļoti uzskatām piemēru, kas viņam patīk, tā ir kā darbojas sirds. Un problēma ir tā, ka neviens jau neizmanto šos materiālus. Another issue would be a more philosophical one. I am now referring to a white book called Learning Society, published by the Commission in 2003. Maybe you know Learning Society. Towards the Learning Society. Tagad Prebens pastāstīs par tādu projektu Learning Society. Yeah, and there they try to find out, they don't talk specifically about digitalization, but they talk about what is the purpose of education. Tātad šeit viņi galvenokārt runā par to, kāds tad ir mācību mērķis, kāpēc jāmācās, kas ir mācība. And they state there in the foreword, which is very interesting. The point of the aim of education is to serve society. Tātad šeit ir skaidri minēts, ka izglītības uzdevums ir kalpot sabiedrībai. So we have education because we want to form our common citizens, our future citizens. Izglītība ir vajadzīga tāpēc, lai mēs veidotu mūsu sabiedrību. So if you want to have the future citizens being persons who have problems with focusing, problems with concentrating for more than 5 minutes, then you should use digitalization. Ja jūs vēlaties tādu sabiedrību, kurai ir grūti koncentrēties vairāk kā 5 minūtes tādai problēmai, kādam jautājumam, tad laipni lūgt izmantot digitālos materiālus. This might be too provoking, but I would like to have a discussion with you if you disagree. Tātad Prebens gribētu arī jūs iesaistīt diskusijā, ja jūs nepiekrītat šim viedoklim. One more. I just heard that your minister is planning to scan a number of textbooks and put them on the net so that everybody can read these textbooks. This is unique in the world. I've never heard somebody scanning textbooks which are meant for the hands to look on the screen. Tātad vēl viena problēma, ko Prebens saskata mūsu izglītības ministra rīcībā, ir tā, ka ir iecerē skanēt grāmatas. Prebens uzskata, ka mācību grāmatai ir jābūt mācību grāmatai, nevis uz ekrāna. Of course, as you can guess yourself, our level of computers and other equipment in schools is not so high as in Denmark. The level, I could say, would be approximately the same as in your country. So in our schools there is not enough computers, not even talking about iPads. Tātad Igaunijā skolās situācija ar tehnoloģijām ir līdzīga kā Latvijā, ir nepietiekams datoru, vispār tehnoloģiskā nodrošinājuma īpatsvara. And also we at least publishers haven't heard about teachers training, which is the most important thing we think before we can talk about using digital materials in schools. Maira Tēna uzskata, ka galvenais ir skolotāju apmācību programmas, kā tad izmantot digitālos mācību materiālus, taču arī viņi nav dzirdējuši, ka būtu šādas programmas Igaunijā. But at the same time, I can say that publishing houses are not afraid of digitalization, and if
there would be a demand from schools, from society, we are happy to do whatever they want. Tajā pašā laikā izdevniecības nebaidās no digitāliem mācību materiāliem, un ja sabiedrībā būtu šāda te vēlme izmantot arvien vairāk un vairāk digitālos mācību materiālus, viņi tos gatavot un piedāvāt. But at the same time, we don't make digital books just to figure out is there anyone who wants to buy them. We still need to get a signal from schools that they are ready, they want to use, they know how to use digital textbooks. Tajā pašā laikā viņi negatavo digitālas mācību grāmatas tikai tāpēc vien, lai būtu kāda digitāla mācību grāmata vispār tirgu. Viņi sagaida, ka būtu signāls no skolām, un tad viņi piedāvātu digitālas mācību grāmatas. Tā. Es domāju, ka nevienam izdevējam īpašas grūtības pārnest savus grāmatas digitālā vidē nebūtu, ja ir pietiekami labi izstrādāts saturs un pieredze. Bet, manuprāt, jāņem vērā ir tas, ka mēs ļoti pārspīlējam šo digitālo pasauli. Jo patiesībā sakot, kas īsti ir internets, vienkāršākais skaidrojums tā ir globāla pasaules biblioteka. Un tas pats materiāls, kas ir grāmatās, tas pats materiāls ir arī internetā. Bet, manuprāt, būtiskākais šajā situācijā, kurā mēs esam, ir tas, ka šis laikmets prasa savādāk arī pedagoģisko domāšanu. Un ka mēs neesam gluži apjautuši visu to, kādā veidā tas maina skolēnu domāšanu un skolēnu attieksmi. Un Latvijā vispār es neredzu tādas iestrādes, kurās būtu ņemts vērā tas, ka šis digitālais laikmets ir sācies, tīri pedagoģijā. Jo visā pasaulē populārākais virziens vai populārākās diskusijas šobrīd ir par jautājumu, kas saucās orientējošās zināšanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dažādi fakti mums plūsmo visapkārt. Mēs viņus gribot vai negribot uztveram. Bet jautājums un uzdevums skolai ir tāds, kas ir jāizdara skolai, lai skolēnus šo te informāciju plūsmu spētu sakārtot kaut kādā noteiktā sistēmā. Jau veidojot vēstures grāmatas, zinām, šīs te likumsakarības es esmu ņēmis vērā un arī cenšos tās veidot pēc šī te orientējošā zināšanu, teiksim tā, modeļa. Jo būtība nav tā, kurā vidē būs tas materiāls, bet pedagogu uzdevums ir izveidot to materiālu tā, lai skolēnam veidotos zināšanu sistēma. Lūk, šīs te zināšanu sistēmas ir tas galvenais jautājums, pedagoģiskais jautājums, ar ko ir jāstrādā mācību grāmatu autoriem vienalga, kurā vidē tās mācību grāmatas būs. Un vēl tāda piebilde. Pedagoģijas vadības un izglītības akadēmija, kurā es esmu arī doktorants, nesen veicis skolēnu tādu pētījumu un uzdeva skolēniem jautājumu, kur viņi iegūst jaunāko informāciju. Protams, pirmajā vietā bija internets, un pēdējā vietā bija mācību grāmatas. Pētnieki sākumā bija ārkārtīgi sašutuši un gribēja kaut ko pārmest mācību grāmatu autoriem, bet es kā autors tomēr iebildu. Pirmkārt jau jāņem vērā, ka Latvijas skolās mācību grāmatas guļ 5 līdz 10 gadus, nekāda jauna informācija tur nebūs. Bet otra lieta ir tāda, ka tas nav mācību grāmatas uzdevums sniegt jaunāko informāciju. Mācību grāmatas uzdevums ir palīdzēt skolēnam orientēties tajā zinātnē, kurai ir veltīta mācību grāmata. Un patiesībā digitālās tehnoloģijas šobrīd mums piedāvā tikai divas pieejas, kuras ir, teiksim, pedagoģiski liederīgas. Pirmais variants – digitālās sistēmas mums atļauj demonstrēt to, ko mēs citādi klasē nevaram parādīt,
Piemēram, vulkāna izvirtumu mēs klasē nesarīkosim, mēs viņu rādīsim, jā. Digitālās tehnoloģijas mums to atļauj. Un otrkārt, digitālās tehnoloģijas mums dod iespēju mācīt, kā meklēt un kā sistematizēt informāciju. Tas būtībā ir arī viss. Jā, Purēna kungs patiesībā arī aizskāra vienu no tiem jautājumiem, kas man šķiet ir ļoti būtisks. Un tas ir jautājums, kuru vairāk kārt arī mana asociācija ir uzdevusi ministram. Līdz šim mācību grāmatas ir radījuši praktiķi, skolotāji lielā vairumā gadījumu. Un tā rezultātā var būt, ka kādreiz ir arī tā, ka kaut kas no jaunākajām zinātnes atziņām šeit nav līdz galam vai nu izprasts vai izklāstīts. Bet es gribu teikt, ka, manuprāt, mums tomēr nav arī tādas īstas, mums nav pedagoģiska pētnieciskā institūta, mums patiesībā nav sistematizēta metodika Latvijā. Es absolūti nešaubos, ka katrā konkrētā pedagoģijas augstskolā iekšēji, kas notiek, bet līdz skolotājiem atnāk tikai kādas, atsevišķas atziņas, vai arī, kad viena augstskola dažkārt vienu atziņas noliedz. Un līdz ar to es gribu sacīt, ka gan digitālās, gan jebkurā gadījumā šīs informācijas tehnoloģija metodika Latvijā nav izstrādāta. Un kamēr tas nenotiks, tikmēr arī būs tā, kā teica, ka Čehijā digitālās tāfeles netiek izmantotas. Es negribu teikt, ka pie mums tas tā nenotiek. Agenskalnvalsts ģimnāzijai 4 digitālās tāfeles, un tās visnotaļ stundās izmanto īpaši dabas zinātņu un matemātikas priekšmetu skolotāji, un nereti arī vēsturnieku un tam līdzīgi. Bet man šķiet, ka pārspīlēt, jo būtībā jau, informācijas tehnoloģijas ir viena no metodēm, kā skatīties uz mācību jautājumiem. Un ja mēs pārspīlējam kādu metodi un uzskatām to par vienīgo, tādā gadījumā mēs varam nonākt tajā pašā grāvī, ko pirms daudziem gadiem Lipeckas un kādas visādas metodas mums nav bijušas. Es uzskatu, ka skolā mums ir jāiet līdzi laikam un mums ir noteikti jādarbojas ar šīm tehnoloģijām, bet noteiktā samēra robežās. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, var jau būt, ka tā ir manis kā īpaša priekšmeta skolotāja īpatnība, bet es domāju, ka katrā sabiedrībā ir kaut kādi kultūras fenomeni. Un man šķiet, ka grāmata, tā iespied grāmata un, kā mācību līdzeklis, tā ir arī kaut kāda kultūras pievienotā vērtība, ne tikai tā, ka tā ir uzskatu un zināšanu kopums. Un līdz ar to man šķiet, ka šobrīd vismaz, tuvākajos, 10 gados, diez vai mums vajadzētu no mācību grāmatas atteikties. Bet es piekrītu, ka mums ir jādomā, kādā veidā mēs jauniem cilvēkiem, atbilstoši viņu šodienas pasaules uztvers, īpatnībām, arī mācību procesu varam padarīt viņiem pieejamāku. Paldies!